Jā, tur sadalīt balvas starp Tīnu un Nastu ir grūtāk. Jā, tieši tā. Nedalīsim ar mūsu meitenēm, nemēģināsim, tādu, redzam, tādu zaķi, jā. Nu, lūk, tā mums jaunas tradīcijas. Zaķīši. Tieši tā. Nu, reku jauki. Es domāju, ka šādas balvas, noteikti mūsu meitenēm nav, balvu ir daudz. Bet, zaķi pilnīgi noteikti visticamāk nav bijis. Gan jau kā Andriem Vanagam būs arī komentārs, kāpēc tieši šādas balvas izvēlēts. Šeit. Jā, tas jānoskaidro, kas ir. Vācim redzot, tā izskatās kā Saulkrastu pilsētas balva, kas varētu būt tiešām kā gliemežvaks. Tūlīt pat redzēsim arī droši vien naudas čeku, vajadzētu būt 4,000 eiro. Pagaidām gan vēl balvas arī no Saulkrastiem. Pagaidām apbalvošanā gan tikai mēs redzam vismaz priekšplānā Andri Vanagu, daudz atbalstītāji turpat blakus. Tad galvenais čeks, un tad jau gaidām būs vai nebūs MVP balva. Tieši tā, lūk arī kausi, protams. Es teikšu tā, ka Saulkrastu kokteilī balvas un balvu fons ir krietni vien ievērojamāks nekā dažā labā pasaules kausa posmā. Redzam dažādas piemiņas veltes, dažādas balvas, dažādi kausi. Viss cieņa, protams, Andrim Vanagam. Un kārtībā reiz jāsaka paldies, ka šāds turnīrs norit jau kopš 1995. gada. Tā ka nākamgad starp citu apaļjubilē. Jā, kārtējās balvas, jo jāteic tā. Domāju, kā balvotāji meiteņā balvošana droši vien, kad daudz vairāk izbauda nekā čaļā balvošana. Tad redzēsim, ko Edgars Točs būs sagatavojis. Varbūt kādu sveicienu arī sadiem apbalvotājiem. Jā, turpinās tiešām balvu birums. Un vēl balvas. Kā šo visu aizvest mājās rodās jautājums, ko Andris Vanaks nākamo balvu, kas ir tā galvenā balva. Kārtējie skulpti, protams, arī situācija aizmanto. Kad tu vēl sabučos olimpisko spēļu dalībnieces. Šeit, protams, čeks par 4,000 eiro. Protams, un plus 200 eiro, atcīm redzot, ir kāds bijis konkurss. Parasti arī Saulkrastos notiek kāda papildus balsošana un aktivitāte. Jā, tā varēja redzēt, ka bija 4,000 eiro un plus 200 eiro. Jautājums, tūlīt Andris kaut ko ir gatavs teikt. Jautājums, kā šīs te visa apbalvošana būs, apbalvošanas podes varēs atbrīvot uz vīra apbalvošanu, ka mums visiem mājas jānes prom. Tā kā klausamies uzmanīgi. Viņas jau gandrīz rīt, varbūt parīt, dosies uz Parīzi. Un tāpēc mums ir no Saulkrastiem Saulkrastiem tāds ceļvārdi pirms došanās uz Parīzi. Jāatcerās, ka uz Parīzi dosies ne tikai mūsu meitenes, bet arī Lietuvas pludmales volejbolists par grozu, kurā salikt dažādas gardumus. Acīm redzot, varbūt ir arī vēl viens grozs, tā kā skatīsimies, vai Polijas komanda nebrauc uz olimpiādu, tā kā apbalvošanā varbūt kāds mīseiklis, lietuvietis, acīm redzot, ir atdevuši savu ceļazīmi. Kā līdzīgi kā Nīderlandietis. Jā, tā kā pagaidām neesam dzirdējuši par to, vai būs arī kādas atsevišķi individuālas balvas. Redzam, fonā olimpiskie apļi arī tiek iedegti. Skaisti tiešām. Tādi labi ceļvārdi un arī tāda, tiešām lieliski. Es domāju, ka reti kurš turnīrs var lepoties ar šādu dalībnieku sastāvu. Protams, novēlam gan mūsu meitenēm, gan Lietuvas meitenēm tikai uzvars Parīzes Olimpiskajās spēlēs. Skaists tāds papildus elements vēl šajam Saulkrastu turnīram.
Pilnīgi noteikti mūsu meitenes un tāpat arī lietuvietis tiek godam pavadīts arī uz Parīzes Olimpiskajām spēlēm. Tā pietiekami labi salikās, ka vēl Parīzes spēles arī vēl ir pēc kaut kāda laiciņa, līdz ar to varēja atrast laiku, lai piedalītos šajā turnīrā. Šobrīd, laikam, Kaspar pietrūks tikai viens šampanietis, bet es domāju, ka tas droši vien sekos jau pēc vīru apbalvošanas, gan jau arī tas būs. Bet šobrīd meitenēm ir jāatbrīvo godu piedestāls, jo kungi arī ir jābalvo. Tur, protams, Zviedrija, Latvija un Latvija-Igaunija. Edgars Točs. Tieši tā ļoti arī pārliecinoši aizvadīts turnīrs, ļoti pārliecinoši aizvadīta fināla spēle. Un jāpiekrīt Jānim Šmēdņam, kurš pēc spēles intervijā uzreiz teica, ka nedevām daudz variantu pretiniekiem. Tā arī bija būtībā visu spēli esot vadībā. Jānis ar Edgaru pelnīt triumfē Saulkrasta kokteilī šogad. Un saņem 4000 eiro naudas balvu plus visas pārējās balvas, veltes, piemiņas un tam līdzīgi. Redzēsim, vai būs arī lielais Saulkrasta kokteļu kauss. Pagaidām to nekur nevar. Tas tā gan nedaudz dīvaini. Tad būs arī kopīga fotografēšanās ar meitenēm. Bet pagaidām mums jāsagaida arī vēl uzvarētāja čeks, vai būs vēl kāds papildus bonusiņš, kā tas dāmām bija, papildus plus 200 eiro. Jau gan kāds ārpus rindas jau mēģina bildēties, lai apbalvošana vēl nav beigusies. Saulkrastās ir piedzīvots daudz kas, un jāsaka, šis nebūtu nav pārsteidzošākais. Lūk arī salūts visam pāri, redzējām, meitenēm bija olimpiskie rīņķi, tad čaļi tiek, kā saka, ar tādu nelielu salūtu. Lūk arī leģendārais Saulkrastu kokteļu glāze arī tiek pasniegt. Visu cieņu Saulkrasta kokteļu organizatoriem ar Andru Vānaku priekšgalā, kurš ierast labā formā ir uz apbalvošanas ceremoniju, bet ar vienu labā sportiskā formā arī viņš. Jā, un redzam arī neiztrūkstošais šampanietis, tā ka tūlīt pat arī tas tiks vērts vaļā, lai droši vien, ka piepildīt šo te kausu vai drīzāk varbūt aplietu kādas līdzjutējas, kas atrodas turpat tūmā. Līdz ar to mēs arī beidzam mūsu translāciju, vēl kādu brītiņu priecāsimies par salūtu, par šo te turnīru. Jāsaka, dāmu konkurencē tiešām ļoti augstvērtīgas spēles, augstvērtīgas komandas. Par labākiem vai vērtīgākiem spēlētājiem mēs līdz galam neuzskaidrojam. Ja ir mūsu nominācija, tad mēs dodam galveno balvu Edgaram Točam. Dāmu konkurencē visas komandas bija labas. Jā, līdz ar to mēs arī beidzam šo te vēlo vai agro sacensību ar šampaniešu šaltīm. Ar jums kopā bija es, Kaspars Timermans un Jānis Celmiņš. Ar labu nakti un droši vien, ka tiekamies jau Parīzes Olimpiskajās spēlēs. Tiekamies. Visu labu! Visu labu!